Jaunavas, sveikas, Jūlijas. Jaunavas tādas mazliet aizsapņojušās, mazliet tā kā nogrimušas domās, nejūt, ka ļoti asi darbotos prāts, kas patiesībā Jaunavai nemaz nav raksturīgi. Tātad viens variants, jums ir atvaļinājums, jūs ne par ko nedomājat, vai arī jūsu domas ir tik ļoti samudžinātas, tik ļoti daudz nezināmo ir jūsu rīcībā, jūsu darbībā, ir tāda kā tādā maiga migla, kas ceļas virs upes, pārņēmusi jūsu mēnesi, jūs tā kā īsti nevarat izskaitļot visu, Jaunava, kas vienmēr ir radusi sarēķināt, saprast, cikos, kas par kādu naudu šajā mēnesī tā kā meklē tos, meklē kaut kādas norādes, lai tiktu pie skaidrības, ja? Tad tas būs lēni, tas nebūs pietiekami ātri, jums būs daudzas lietas ar jautājumu zīmēm, jūs daudzkārt domāsiet par to, kā ar prātu neko nevar saprast, un jums ir taisnība, daudzkārt ir vienkārši jānojauš, un, kā latvieši saka, uz dūlo jādara. Tā būs šajā reizē racionāli tāda pieeja. Ja? Uzmanieties no saaugstēšanos, no vīrusa. Man negribas jums to teikt tagad jūlijā, bet tā kārts nes līdz tādu mazliet. Jā, un starp citu alerģija. Arī alerģija, ja, skatoties, no kā jums vasarā var būt kāda alerģiska reakcija, kas arī rada tādu domakainu galvu. Darbs. Darbā gribētu teikt tādā ļoti atbalstoša un mīļa gaisotne. Ļoti daudz atbalsta no apkārtējiem cilvēkiem, līdz ar to jūs darbā sajūtat tādu kā vienotību. Nevis tāpēc, ka jūs būtu augstāks vai kāds cits būtu augstāks un cits būtu padots, bet te ir tāda burtiski tā kā tāda līdzvērtīga dēja, jo kur jūs iegūstat pēkšņi ļoti daudz darbspējīgas idejas sev apkārt, un jums nav tā kā vajadzība izcelties un pašam pieņemt kaut kādu lēmumu vai pašam kaut ko organizēt. Jā, 3 kausi, protams, norāda arī uz dzimšanas dienām, ballītēm, svinēšanu, jebko, kas ir saistīts ar darbu kolektīvu, bet tas dod daudz tādu foršu domu apmaiņu, sārunu, radošumu, iedvesmas, kopības sajūtu, un tad kopības sajūta, jo darbā laiku pa laikam ir ārkārtīgi noderīgi, ja? Jo, jā, tā rada tomēr tādas cilvēcīgas attiecības, ne tikai darba biedra attiecības. Un privātā dzīve. Privātā dzīve saistās ar tādu vajadzību ik pa laikam būt vienam, pārdomāt, attālināties, lai atgrieztos, aizbraukt, lai noilgotos. Tiem cilvēkiem, kam ir partnerība, tātad ļaujiet šajā mēnesī citiem, kādiem citiem partnerim, ļaujiet partnerim būt vienatnē, tad, kad viņš grib aizbraukt tur, kur viņš vēlas, aiziet pastaigāties arī. Varbūt, ka jūs pats gribat aiziet pastaigāties vai aizbraukt makšķerēt vai jebko vasarā. Paskatieties, cik skaista iespēja kārts šī 4 zobeni, kas patiesībā ir par pārdomāšanu, par lietu salikšanu pa plauktiem, par mieru, par tādu nepieprasīšanu, bet arī pašam neiejaukšanos otru cilvēku dzīvē, un tādi atpūtas mēneši jau arī mums ir stipri vajadzīgi. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecību, šī kārta saistās vairāk ar šo, kā jūs teicu, vienatnības sajūtu, ar pārdomām, ar drīzāk tādu nojausmu, ko es attiecībās noteikti negribētu, ko es neizvēlētos, un šī nav aktīvas darbības kārtas partnerības meklēšanai. Redziet, meitene vien patiet uz bāku. Tātad tas nozīmē, ka šis mēnesis ir drīzāk pārdomu, iekšēji pārdomu laiks. Un padoms. Kāds varētu būt padoms? Atcerieties par savējiem, atcerieties, ka jums visiem ir savējie, lai ko jūs par to sauktu, katram savi, un šie cilvēki, vai lai kas viņi būtu, viņi gaida jūs, tas var būt arī jūsu kaķi, un jūsu suņi, un jūsu dažādi
Tas, ko jūs saucat par savējo, tie gaida jūs. Jūs esat aicināts, jūs esat mīlēts, jums ir atbalsts, jums ir klātbūtne. Arī tad, ja jūs to nejūtat. Interesantas kārtas šajā mēnesī, daudz jautājumu jaunums, būs ar ko padarboties. Uz tikšanos!